Bumbas, krāsas, spēles, lēles, mašīnas un vietas, tu tas lietas. Sveiks, Marīte! Man šodien ļoti daudz darbu. Es tīru māju. Tagad es ar putekļu slotu slauku putekļus. Un tagad ar putekļu sūcēju es sākšu sūkt putekļus. Iedarbinam. Kas tas bija? Kas tas bija? Lapsa! Tu izslēdzi putekļu sūcēju? Kāpēc tu tā darīji? Viņš ir pārāk skaļš un tu nobijies. Tev būs nedaudz jāpaciešās, labi? Es tūliņ beigšu. Paldies! Aiziet! Kas tas? Tā taču ir mana zeķe. Kur ir otra? Vai tu zini, kādai zeķes vienmēr pazaudē vienu otru? Es tev to izstāstīšu pasaku par to. Reiz zeķu karaļvalstī, kur dzīvoja īsās zeķes, garās zeķes, plānās zeķes un vilnas zeķes, saplīsušās zeķītes un salāpītās zeķes, dzīvoja zeķu karalis un zeķu karaliene. Kādu dienu viņiem abiem piedzima zeķu dvīnīši, zeķu princis un zeķu princese. Reiz šajā karaļvalstī atbrauca atrakciju parks. Tur bija visādi spēles un šūpoles, un bija arī karuselis. Tu esi kādreiz braucis ar karuseli? Zeķu princis un zeķu princeses dikti gribēja izbraukt ar karuseli. Mamma atļāva, bet teica, tikai vienu reizi. Nu, zeķu princis un zeķu princese iekāpa karuselī un sāka griezties. Viņiem iepatikās tik ļoti, ka viņi brauca vēl un 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 vēl. Trešās reizes viņam tā sarēja galva, ka viņi aizgāja katrs savā virzienā. Viņi strīdējās, ka pils ir tajā virzienā, ne, pils ir tajā virzienā, ne, tajā virzienā, ne, tajā virzienā. Zeķu karalis un zeķu karaliene izsludināja lielo balvu tam, kurš atradīs zeķu princi un zeķu princesi. Kopš tā laika visas zeķes vienmēr meklē pazudušās zeķītes. Tāda pasaka. Laikam mans zeķis arī brauc tajā zeķu karuselī un aizskrējuši katru uz savu pusi. Lapsa! Kas tev ap kaklu? Tā taču nav nekāda šalla. Tā ir man pazudusī zeķīte. Kā es agrāk nepamanīju? Atā! 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 La 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 la